Kas ir litija smērviela? Sveiki, inženierijas cienītāji! Vai esat kādreiz aizdomājušies par to, cik daudz iekārtu mūs ieskauj? Sākot no automašīnas, kas mūs aizved uz darbu, līdz pat milzīgajām iekārtām, kas būvē mūsu pilsētas. Visām tām ir kas kopīgs. Tām nepieciešama eļļošana, lai tās darbotos vienmērīgi, bez pārmērīgas berzes, kas izraisa nodilumu un bojājumus. Taču starp tik daudziem smērvielu veidiem ir viens, kas izceļas ar savu daudzpusību un efektivitāti, un daudz to uzskata par iecienītāko smērvielu plašam pielietojumu klāstā. Mēs runājam par litija smērvielu, bet kas padara to tik īpašu un kāpēc tā kļuvusi par inženieru un mehāniķu iecienītāko izvēli visā pasaulē? Tad kas īsti ir šī litija smērviela? Savā būtībā litija smērviela nav tikai eļļa, bet gan puscieta viela. Savu veidu sūklis, kas satur eļļu. Es jau esmu veidojis video šajā kanālā, kurā stāstu, kas ir smērviela. Bet iedomājieties želeju vai pastu. Tā ir konsistence, kas ļauj tai palikt vietā, kur tā tiek uzklāta, atšķirībā no šķidras eļļas, kas viegli notecētu. Šī īpašība ir būtiska tādu komponentu eļļošanai, kas nevar noturēt šķidru eļļu, piemēram, gultņi un locītavas. Burvība, kas slēpjas tās struktūrā, ir litija ziepes, kas darbojas kā biezinātājs, piešķirot smērvielai raksturīgo konsistenci un ļaujot tai noturēt bāzes eļļu un piedevas stabilā matricā. Bet kā mēs nonācām pie šīs tik daudzpusīgās un plaši izmantotās smērvielas? Litija smērvielas vēsture ir cieši saistīta ar rūpniecības un inženieru zinātņu attīstību. 20. gadsimta sākumā, attīstoties mašīnām un pieaugot vajadzībai pēc izturīgākām smērvielām, pētnieki meklēja risinājumus, kas spētu izturēt smagākus darba apstākļus. Tolaik tradicionālajām smērvielām, kas bieži bija izgatavotas uz kalcija vai nātrija bāzes, bija savi ierobežojumi, īpaši attiecībā uz izturību pret ūdeni un stabilitāti dažādās temperatūrās. Tieši no 1940. gados litija ziepes sāk izmantot kā pārāku biezinātāju, kas piedāvāja īpašību kombināciju, kas revolucionizēja smērvielu tirgu. Meklējumi pēc smērvielas, kas spētu aizsargāt komponentus mitrā vidē un temperatūras svārstību apstākļos, noveda pie litija smērvielas izstrādes un popularizēšanas, kas ātri kļuva par nozares standartu. Bet kas tad padara litija smērvielu tik īpašu un kādas ir tās īpašības? Viena no tās ievērojamākajām īpašībām ir izturība pret ūdeni. Atšķirībā no citām smērvielām, kuras ūdens var viegli noskalot vai emulģēt, litija smērviela saglabā savu integritāti un eļļošanas spējas. Pat mitrā vidē tā darbojas kā īsts lietus mētelis detaļām. Turklāt tā ir lieliska termiskā stabilitāte, kas nozīmē, ka tā spēj saglabāt savas eļļošanas īpašības gan augstās temperatūrās, gan arī to var izmantot arī tam, ko es parādīju. Tās pilēšanas punkts, kas ir temperatūra, kurā smērviela pāriet no puscieta stāvoša šķidrā, parasti ir no 150 līdz 200 grādiem pēc Celsija, kas apliecina tās izturību. Vēl viena būtiska īpašība ir izturība pret oksidāciju, kas pagarina smērvielas un attiecīgi arī ieļoto detaļu kalpošanas laiku, novēršot tās noārdīšanos un aizsargājošo īpašību zudumu laika gaitā. Bet kā tiek ražot šāda veida smērviela? Litija smērvielas sastāvs ir salīdzinoši vienkāršs, taču tieši elementu kombinācija piešķir tai izcilās īpašības. Pamatā tā sastāv no 3 galvenajām sastāvdaļām – bāzes eļļas, biezinātāji un piedevām. Bāzes eļļa, kas parasti ir augstas kvalitātes minerāla eļļa, ir tā sastāvdaļa, kas faktiski nodrošina eļļošanu, samazinot berzes starp virsmām. Tās viskozitāte var atšķirties, un bieži var sastapties ar bāzes eļļām ar viskozitāti no ISO 32 līdz ISO 100, atkarībā no pielietojuma. Biezinātājs, kā jau minējām, ir litija ziepes, kas veidojās reaģējot augstskābei ar litija hidroksīdu. Tas darbojās kā matrica, savu veidu molekulārs sūklis, kas notur bāzes eļļu un saglabā to vietā. Visbeidzot, mums ir piedevas, kas ir kā vitamīna vai papildus superspējas, kas tiek pievienotas smērvielai, lai vēl vairāk uzlabotu tās veiktspēju. Tie var ietvert korozijas inhibitors, antioksidantus, ekstrēmas spiediena piedevas, lai izturētu lielas slodzes, un pretnodiluma piedevas. Katrs no tiem spēlē būtisku lomu iekārtu aizsardzībā un ilgmūžībā. Bet ja tas ir tik labs,
Kur mēs to varam izmantot ikdienā un rūpniecībā? Automobīļu nozarē tā teikt plaši izmantota riteņu guldņos, universālajos savienojumos, piekares un stūres komponentos, nodrošinot, ka jūsu automašīna pārvietojas vienmērīgi un droši. Rūpniecībā tās klātbūtne ir vēl izteiktāka. Jūs to atradīsiet elektromotoru gultņos, sūkņos, ventilatoros, konvejeros, lauksaimniecības tehnikā un smagās būvniecības iekārtās. Tā ir ideāla izvēle atklātu zobratu, tapu un buksu eļļošanai, kur saķeru un noturība pret ūdeni ir ļoti svarīga. Būtībā jebkurš elements, kam nepieciešams smērviela, kas paliek savā vietā, iztur nelabvēlīgus apstākļus un aizsargā pret nodilumu, visticamāk gūs labumu no litija smērvielas. Bet kāpēc šī litija smērviela ir tik populāra un kādas ir tās galvenās priekšrocības? Atbilde slēpjas tās nepārspējamajā veiktspējas un izmaksu efektivitātes kombinācijā. Tās daudzpusība bez šaubām ir viena no lielākajām priekšrocībām, jo viena smērviela var tikt izmantota dažādās pielietojuma jomās, vienkāršojot krājumu un apkopi. Izcila aizsardzība pret nodilumu un koroziju pagarina komponentu kalpošanas laiku, samazinot nepieciešamību pēc nomaiņas un attiecīgi arī apkopas izmaksas. Tās mehāniskā stabilitāte nozīmē, ka tā viegli nesadalās vai nemīkstinās pie slodzes, saglabājot savu konsistenci un eļļošanas spējas ilgāku laiku. Turklāt izturība pret ūdens izskalošanu ir liela priekšrocība mitrā vidē vai vietās, kur bieži notiek saskara ar ūdeni, nodrošinot, ka eļļošana netiek traucēta. Bet vai tā ir ideāli piemērota visam, vai tomēr pastāv ierobežojumi vai situācijas, ka tā nav labākā izvēle? Lai gan tā ir ārkārtīgi daudzpusīga, ir svarīgi atzīt, que nenhuma solução é universal. Standarta litija smērviela bez īpašiem piedevām var nebūt vispiemērotākā lietojumiem, kas saistīti ar ļoti lielām spiediena slodzēm vai darbības temperatūrām, kas pastāvīgi pārsniedz 150 vai 200 grādus pēc Celsija. Šādos gadījumos piemērotāks būtu smērvielas ar piedevām vai litija komplekss smērvielas, kas nodrošina lielāku termisko izturību. Turklāt vidēs ar pārmērīgu piesārņojumu ar abrazīvām daļiņām litija smērvielai var būt nepieciešams īpašs formulas vai biežāka atkārtota eļļošana. Ir ļoti svarīgi vienmēr iepazīties ar iekārtas ražotāja specifikācijām, lai nodrošinātu pareizās smērvielas izvēli. Un kā litija smērviela salīdzinās ar citiem tirgū pieejamiem smērvielu veidiem, lai saprastu tās vietu, ir noderīgi to salīdzināt ar dažām alternatīvām. Kalcija smērvielas, piemēram, ir pazīstams ar savu izcilo izturību pret ūdeni, taču tām parasti ir zemāka pilēšanas temperatūra un tās nav tik stabilas augstās temperatūrās kā litija smērvielas. Savukārt nātrija smērvielas nodrošina labu stabilitāti augstās temperatūrās, taču tās ir ļoti jutīgas pret izskalošanu ar ūdeni. Litija kompleksa smērvielas ir vienkāršās litija smērvielas attīstība, kas izstrādās, lai nodrošinātu vēl augstāku veiktspēju paaugstinātās temperatūrās un lielākas slodzes apstākļos. Tās ir izturīgāka izvēle, taču arī dārgākas. Vienkāršā litija smērviela piedāvā lielisku līdzsvaru starp veiktspēju, daudzpusību un izmaksām, padarot to par standarta izvēli lielākajai daļai vispārējo pielietojumu. Šo litija smērvielu, piemēram, es izmantoju savas 3D printera lāzergriezēja, datoru dzesētāju eļļošanai un daudziem citiem mērķiem. Un nopietni ir vērts mājās turēt šādu trauku arī durvjeņģēm, jo tai ir daudz labāka izturība nekā citiem smērvielu veidiem. Es atstāšu dažas litija smērvielu iespējas saites veidā, kas parādās šajā video. Ja tu esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, abonē kanālu, ja vēl neesi abonējis, nospied patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šajā platformā. Ja tu esi ziņkārīgs un vēlies uzzināt vairāk par kursiem, kurus mēs iesakām, izmanto QR kodu šeit blakus vai saiti video aprakstā. Lai iegūtu piekļuvi dažādām iespējām attīstīt prasmes, kas sniegs priekšrocības tavā karjerā. Un tu, vai esi kādreiz izmantojis litija smērvielu kādā pielietojumā? Kāda bija tava pieredze? Dalies ar saviem stāstiem un jautājumiem komentāros. Tas ir tāpēc, ka tava līdzdalība ir ļoti svarīga, lai mēs varētu turpināt atklāt inženierijas noslēpumus.
Turklāt, tas ļauj mums sazināties ar jums, un jums ir iespēja sazināties savā starpā. Šeit blakus ir divas interesantas video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un, ja vēlaties mums palīdzēt, nospied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tā tas ir inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!